esmu Kristīna Januševska, gastrocentra certificēta fizioterapeite. Šodien es vēlos jums pastāstīt par mazā ieguļņu muskuļu rehabilitāciju un proktoloģiju, kas mūsdienās ir ļoti delikāta problēma daudziem vīriešiem un sievietēm. Un, diemžēl, cilvēki kautrējās par to runāt un laicīgi neapmeklē ārstu. Jāuzsver, ka galvenie riska faktori, kas var veicināt mazā ieguļņu muskuļu disfunkciju, ir, piemēram, sieviešu vidū dzemdības vai grūtniecība, nerva bojājumi vai muskuļu traumas, mugurkaulu operācijas, palielināta ķermeņa masa, stress ikdienā. Lai neattīstītos mazā ieguļņu muskuļu disfunkcija, noteikti ir jāuzsver aktīvs dzīvesveids, noteikti ir jābūt veselīgam uzturam, pareiziem ieradumiem apmeklējot tualeti. Tualetes apmeklēšana tiklīdz mums rodas tāda nepieciešamība, kā arī pareiza pozīcija. Konsultācijas laikā fizioterapeits ievāks nepieciešamo informāciju saistībā ar pacienta sūdzībām, izvērtēs darba un dzīvesveidu, kā arī veiks mazā ieguļņu muskuļu novērtējumu palpatorē ar rokām vai izmantojot elektromiogrāfiju. Atkarībā no novērtējuma rezultātiem pacientam tiek iemācīti Kegela vingrojumi, ko viņš var pildīt mājās. Vingrojumi mazā ieguļņa muskultūrai palielina šo muskuļu šķērsgriezuma laukumu, tādējādi radot labāku un lielāku atbalstu iekšējiem orgāniem. Izmantojot biofeedback atgriezeniskās saites terapiju, pacientam tiek iemācīts kontrolēt mazā ieguļņu muskuļu darbību un precīzāk veikt vingrojumus, kas viņam palīdzēs arī mājas apstākļos šos vingrojumus izpildīt pēc iespējas efektīvāk. Lielākā daļa pacientu, kas apmeklē fizioterapiju un regulāri veic vingrojumus mājās, noteikti atzīmē labāku dzīves kvalitāti. Gastrocentrs piedāvā inovatīvu jaunākās paaudzes biofeedback terapiju MAPL. Tā ir atgriezeniskās saites terapija ar elektromiogrāfijas novērtēšanu un muskuļu stimulāciju, kas ļoti efektīvi palīdz mazā ieguļņu muskuļu disfunkciju novēršanā. Tāpat kā mēs ārstējam guņķi pie gastroenterologa vai sirdi pie kardiologa, mazā ieguļņa muskuļu disfunkcijas mēs ārstējam pie fizioterapeita, par ko nebūtu jākautrējās un noteikti laicīgi jāvēršās. Ļoti būtiska ir paša cilvēka motivācija un iesaistīšanās rehabilitācijas procesā, jo tikai tā mēs panāksim efektīvus rezultātus pareizi muskuļu darbībai.